Labrīt, labdien, labvakar! Šodien mēs pagatavosim kapučīno, izmantojot Tupperware putu taisītāju. Ņemam Tupperware putu taisītāju, pievienojam, ieliejam iekšā pienu. Pienu lejam līdz atzīmē. Šeit sānos ir atzīme. Pienu var izvēlēties dažādu. Liesāku, var trepnāku. Tā ir gaumas lieta. Tagad, kad piens ir ieliets Tupperware krūzē, šo krūzi mēs ievietojam mikroviļņu krāsnī ar jaudu 700 vati uz 2 minūtēm, lai piens sasilst. Kamēr mums silst piens, tikmēr es aiziešu pagatavošu kafiju. Kafija mums uzvārīsies, un es skatos, ka piens arī ir uzsildījies. Ņemam ārā no mikroviļņu krāsnes. Tagad krūzē ievietojam plutotāju karoti, uzliekam vāciņu un ar kustībām uz augšu uz leju, intensīvām kustībām uz augšu uz leju, uzplutojam pienu. Skatāmies, putas jau veidojās. Priekš kapučīno vispirms ieliejam kafiju. Vēl nedaudz uzputojam. Tagad mums sanāk tāds kārtīgs kapučīno. Un tagad var pievienot putas kafijai. Ar šo pašu sietiņu mēs to darām. Ar šo pašu, ko puto, ko taisa putas. Ja gribās vairāk putas, var atlikušo pienu vēl uzputot. Vai arī, ja jātaisa ir 2, 3 krūzēm, visai ģimenei, tāpēc mēs taisīsim tā, lai ir ar smuku kaudzīti. Arī kapučīno pienākās. Kad putas ir uzlikts, mēs varam pierīvēt klāt šokolādi, var arī likt kanēles, pulveri, cukuru, kafiju pupiņas. Lai izdekorētu un pataisītu dzīvi skaistāk. Šokolāde ir uzrīvēta, virsū cukuru mēs pievienojam pēc garšas. Mūsu kapučīno ir gatavs. Kas var būt labāks par šo?